Ja temperatūra sāk noslīdēt zem 0 grādiem, zeme ir sasalusi un ir sausa, tad šis ir labs laiks, lai sāktu rožu piesakšanas darbus. Būtiski rozēm ir pasargāt potes vietu. Ja roze ir pareizi iestādīta un potes vieta ir vismaz 5 līdz 7 cm zem zemes, tad šis augsnes slānis jau pats diezgan labi pasargā pret augstumu. Ja apsals zari, tas nekas, pavasarī tos nogriezīsim un roze atkal ataugs no jauna. Tomēr papildus piesardzība varbūt nenāk par ļaunu, un mēs parasti savos dārzos rozes piesedzam. Vislabāk ir izmantot piesakšanai speciāli paredzēto kūdru, jo tā ir rupjākas frakcijas, tāpēc arī gaisīgāk un sausāk un pasargā augus labāk. Rozēm būtu nepieciešams uzbērt aptuveni 15 līdz 20 cm kūdras slāni, izveidojot tādu kā cepuri. Papildus kūdrai var veikt arī piesakšanu ar egļu zariem. To vajag darīt jau pie lielākiem mīnusiem, kad temperatūra nokrītās zem -10, -12 grādiem, un it īpaši ir kailsals, jo, ja ir bieza sniega sega, tad tā jau pati par sevi pasargās rozes no augstuma. Tā kā laikapstākļi pie mums ir mainīgi, ir bieži krasas temperatūras svārstības, tad mēs arī uzreiz veicam piesakšanu ar egļu zariem. Bet savukārt, ja jūs dārzā esiet blakus un egļu zari ir sagatavoti par rokai, tad sekšanu var atlikt arī uz vēlāku laiku. Lai mums visiem sniegota ziema, tiekamies pavasarī, skatīsimies, kā mūsu rozes ir pārziemojušas un ko ar tām darīt tālāk.